vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Pirmkārt, tas jau bija ļoti sen. Tas bija vēl Padomju Savienības laiks. Es, kad tiku iesaukts obligātajā kardienestā un man noveicās būt Afganistānā, atrados ļoti karstā punktā Kabulā, karš, gads 8 mēneši, kur pabiju. Tā bija nemitīga cīņa par izdzīvošanu un cerību atgriezties kādreiz mājās. Nestoties, ka es vairākas reizes sašauts un arī ievainots. Un tad, kad atgriezos mājās, kad likās, ka esmu iekšēji sevi uzvarējis un esmu tomēr dzīvs un esmu mājās, es sastapos ar vienu patiesu realitāti, dzīvojot Rīgā, ka es redzu tik ļoti daudz jauniešus, kuri nesaprot šo dzīvības, jeb dzīvot priekadā un dzīvot, ko nozīmē būt dzīvam. Un vairāk ar viņiem kontaktējoties, es atklāju, ka visiem pamatā ir īstenībā liels problēmas ar ģimeni. Tad viņi nejūtās mīlēti, gribēti, gaidīti. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņi jūtas labāk uz ielas, labāk jūtās šajos tuneļos. Un tad tas bija tas brīdis, kad es sapratu, ka ir jārada šis mājoklis, šī vieta, lai šie cilvēki var sākt mācīties dzīvot no jauna, restartēt šo ģimenes modeli, kad visiem jau nosaka ģimene. Un tad arī uzzināju par šo te Senakuļo programmu, kas ir dzīvības kopienas programma visā pasaulē. Tad meklējām vietu. Sākumā vieta šī nebija iespaidīga, šī bija Padomju Savienības laikā skola, pēc tam te bija kūts. Visi izmēzām un sāk veidot šo centru šiem cilvēkiem. Šeit es tagad esmu pusotru mēnesi, bet esmu bijis arī iepriekš, diemžēl iepriekšējo reizi, vasarā vēlreiz šogad, bet biju tikai dažas dienas, jo sanāca neliels konflikts ar mācītāju, un man ir tāda tieksme uz asi reaģēt uz tādām situācijām, un es aizgāju projām. Man ir 2 dēli, kuri it kā arī, bet viņi man ir pietiekami palīdzējuši, es visu dzīvi cīnos ar to savu dzeršanu. Esmu alkoholiķis, tur nav ko noliegt. Un līdz ar to tā tas izveidojies. Vienkārši vēl pavasarī es dzīvoju ļoti normālu dzīvi, bet tāds 2 mēnešu gaitā viss mainījās līdz tādai pakāpē, ka es burtiski paliku bez dzīvesvietas un bez jebkādiem iztikas līdzekļiem. Var sakot, sasniedzu tā teikt to gala punktu. Es nezinu, kā sākās īstenībā, tas varbūt sākās jau par atkarību, varbūt tajā laikā to vēl es, protams, nesaucu, bet tas jau bija jau vidusskolas laikā, es biju DJs un rīkoju diskotēkas, kā zināt, tas ir, droši vien, ka tagad arī nav savādāk, tas ir uzmanības centrā, dažādi pasākumi, visur tiku aicināts ar mūziku, jo tajos laikos nebija tā kā tagad. Tur, protams, neiztika arī bez alkohola. Tad es dienēju armijā, Padomju armijā, protams. Pēc tam atnācu, tad es vienu brīdi strādāju kolhozā par traktoristu. Tur tā iedzeršana tā bija parasta lieta. Tā bija ikdiena, tur īstenībā bija tāds uzskats, ka kas tu pa vīru jāiet un nedzer. Es kaut kā esmu pieradis, un es tomēr kaut kā ticu un ceru uz to, ka vēl tiešām, es vēl varu pie kaut kādas vismaz, daudz maz cienīgas dzīves atgriezties, protams. Protams, bez tās cerības jau nebūtu jēgas vispār. Šeit pa brīvi, darba spēks. Draugi, labas atsauksmes bija šito vietu. Tas viņš pats arī šeit ir dzīvojis, draugi? Jā, gan arī gadu. Jā. Viņš tika pār savai atkarībai? Tika pār savai atkarībai. Tāpēc arī es domāju, ka... Jā. Tas bija viens attiek. Tas bija neapzināti, neapzināti, bet netīšām. Vienkārši Jelgavā bija autostā.
ieraudzīju Volskas autobusu un pēkšņi radās spontāna ideja, kad varētu atbildēt. Atzīt sevi par atkarībnieku, tas nozīmē sākt strādāt ar sevi, bet es jau to negribu. Es būtu gatavs ar tevi strādāt. Un tāpēc viņi izliekas būt daudz par bezpajumtniekiem, lai gan viņa pamat problēma tas ir tas, ka viņi zaudējuši savā dzīvē ne jau tāpēc, ka viņš ir alkoholiķis, bet tāpēc, ka viņam ir ļoti izteikti smagas komunikācijas, jau sociālās problēmas pašam ar sevi. Un tad arī līdz ar to citiem. Un, lai citi nemocītos, dabiski no viņa mēģina atbrīvoties, izstumt no savas dzīves ārā. Jūs pieņemat arī cilvēkus, kas varbūt ir skeptiski pret Dievu, un kā ir strādāt kopā ar tādiem cilvēkiem, kas varbūt netic un arī nevēlas ticēt? Ir daudz vieglāk ar viņiem strādāt, tāpēc, ka viņi ir atvērti. Pēc būtības samaitāts atšķirēti tie savā domāšanā un būtībā, kuri sevi uzskata par kristiešiem tikai tāpēc, ka viņš varbūt ir kristīts vai iesvētīts, bet nav bijis tāda dzīve atbilstošam nosaukumam. Un kā redzam, mums pilda Latvija, ka Latvijas cietumi pilna ar kristītiem cilvēkiem. Bet tas jau nenozīmē, ka viņš ir kristietis. Un tā ir tā liela atšķirība, ko arī mēs šeit mācāmies saprast, ko nozīmē būt kristīts un ko nozīmē dzīvot kristīgu dzīvesveidu. Kas jūs pirms tam esat bijuši kāda profesija? Kā jūs vienkārši tas darbs? Kā tāds? Dara! Stāv pie Maksims. Jā, aplau pilkoņi. Iet iekšā uz tas sveķi, nāk ārā uz tas. Te ir dažādi profesiju veči, te ir tādi spečuki ir novākušies. Kā jūs vispār uzzinājāt par šo vietu? Man meitai draudzenei mamma ārstējās no depresijas, kaut kādu gadu atpakaļ viņai ļoti palīdzēja. Un tam meita uzzināja šīs koordinātas un pierunāja. Jo viņa par mani satraucās, viņa man dzīvoja Jaunzēlandē ļoti tālu. Un lai viņai būtu sirdsmiers un viņa zinātu, ka es esmu drošās rokās, es piekrītu šeit braukt. Un kāpēc viņa to jums tā satraucās? Man ir atkarība no alkohola un es esmu izmēģinājusi gan Minnesota, gan A kustību. Un tas nepalīdzēja. Un tad es izdomāju, ka vajag kādus, es dzirdēju par to darbu terapiju un lūkšanā, un es esmu dzirdējis no cilvēkiem, ka tas ir ļoti efektīvi un ļoti palīdz. Ar katoļiem saskaros pirmo reizi. Man visu laiku ir baidījuši katoļu ticība. Nezinu, kāpēc viņi, man liekas, tādi strikti un... Nezinu, man liekas, katoļu ticībā kaut kas nav kārtībā. Kas jūs visvairāk tad iedēļ, ka jūs atnācāt? Pie tā režīma bija grūti pierast katru rītu iet uz kapelu, lūgt Dievu, tā nekad nebija tā darīt dzīvē. Un kāda jums bija tā kā atkarība? Atkarība man par dzeršanu. Mājās radās problēmas dažādas. Visādas situācijas, vīrs nomira, vēl visādas problēmas. Sākās vairāk dzeršanā. Daudz draugu, daudz darba, daudz visa kā, viss skaisti šeit, bet vienalga trūkst māju. Visi šie šamati, visas vāzes, skulptūras, ikonu zīmēšana, viss šīs lietas, tās ir lietas, kas viņam ir jāiemācās šeit. Ir jāiemācās. Bet lielākā daļa, kas ir jau pārsnieguši 50 gadu vecumu, jūs zināt, viņi neredz vairs perspektīvu savai dzīvē, jēgu. Un tāpēc viņiem līdz ar to katra darbošanās, diemžēl, jau ir apgrūtinājums. Tā skaitā arī dziedāšana.